Sveiki! Nulē ir nākuši klajā bijušā NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga 480 lapušu biezie memoāri, kuros citu starpā bijušais NATO ģenerālsekretārs pats no brīva prāta neviena nepiespies stāsta par to, kā 2021. gada nogalē viņš ticies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un piekritis, ka tiešām būtu laba ideja NATO un Krievijas padomē apspriest Krievijas lielisko ideju, lai NATO savu karaspēku atvilktu no Baltijas valstīm līdz tam līmenim un robežām, kādas tās bija 1997. gadā. Citiem vārdiem padarītu Baltijas valstis par tādu kā demilitarizētu buferzonu starp Krieviju un īsto NATO. Kas no tā izriet? Divas lietas. Viena nepatīkama, viena katastrofāla. Nepatīkamā lieta ir tā, ko mēs patiesībā jau ļoti labi zinām. NATO nodos. Briesmu brīdī NATO nodos Latviju, nodos Baltiju. Tādā vai citā formā. Tas ir tikai formas jautājums. 5. pants ir uzrakstīts uz papīra, bet neviens Latvijas un Baltijas dēļ savas asinis visticamākais nelies. Un tas, ka mēs esam formāli NATO sastāvdaļa, neko daudz nenozīmē. Ja mēs paši viss, ko esam gatavi darīt, tas ir paļauties uz Kremļa aģentu sprūdu un tam līdzīgo safantazētajām dabā neeksistējošajām dronu sienām un visu pārējo. Un vēl ir katastrofālā lieta. 2021. gadā NATO ģenerālsekretāra šīta paša Jensa Stoltenberga neta vietniece, neta asistente un kafijas pienesēja bija tāda Baiba Braža, kas pašlaik ieņem Latvijas ārlietu ministra izstrādājuma amatu. Ir absolūti neiespējami iedomāties, ka Baiba Braža 2021. gada nogalē nezināja par Jensa Stoltenberga ierosinājumu apspriest Baltijas valstu faktisko demilitarizāciju un padarīšanu par NATO un Krievijas buferzonu. Zināja, nevarēja nezināt. Kaut vai kafiju pienesot dzirdēja. Vai jūs atceraties kaut vienu brīdinājumu no Baibas Bražas šajā sakarā? Nē, neatceraties. Kāpēc? Latvijai jau bija tāds Vilhelms Munters. Baiba Braža apdraudējumu un briesmu brīdī. Tas būs vēl kaut kas daudz sliktāks. Nodevēja nevis ar vienu lielo burtu, bet ar visiem. Visu labu!